Šodien esmu atbraucis pie sava kādreizējā dienesta biedra Andra Reiskuma, kurš arī ir aktīvs sporta šaušanas entuziasts, un iemēģināsim tīrīšanā Rifle CX tīrīšanas komplektu. Piebildīšu, ka mēs to darām pirmo reizi, nav nekāds montāža vai iepriekšējā treniņa. Es video skatījos. Un video ir var noskatīts, jā. Es to esmu darījis pie ražotāja, bet Andris dara pirmo reizi, tā kā redzēsim, kāda ir lietotāja reālā pieredze, kas saskaras ar komplektu. Tā kaut kāds brīnuma paklājs mums ir. Brīnuma paklājs, izmēģināsim un ar gan klīneri. Viņš tā kā jāmazgā, jā. Tā kā skatīsim. Tā, lai pastāvduši, tad esmu tagad šito. Un tur viņš bija arī jānomočī viss, jā? Jā. Tā, viss šitas un... Jā, man ar to teflonu tāda baigā tāda, es domāju tāda, šuga bišku, ka vai tiešām tik daudz, un tad viņu uzreiz noslauka, jā? Vai šādi, jā, vai ar gaisu. Nākamais tagad. Jā, un ja tu būtu sasējis kopā... Tagad mēs pamēģināsim, jo pirmo reizi tādu redzēju. Es parasti šito šnores izmantoju uzreiz pēc treniņa. Es pa fikso čik, kāds 10 reizes. Viņu uzmauca šito te, uzmauca šeit pāris pilas un ar pirkstu. Izsmērēja. Jā, visas kustīgās detaļas, lai samazinātu berzi un nodilumu. Un tās liedi iet reku pa šejiem. Reku iet reku pa šejiem. Mēs liksim reku šeit. Šeit. Un šeit. Tā. Viss jau atkarīgs kādam nolūkam. Pēc kaut kādiem, es nezinu, pēc cik pēc 500 sotakiem jāpatīri, jā. Pēc 100 tur nav jēga, ja to stopu čik izraukt cauri, jā. Un viss pēc treniņa. Tas aizņēma mums nepilnas 20 minūtes, priekš ļoti šauta ieroča un tādas ātras tīrīšanas ļoti labi. Es tā uzskatu, tā man uz tā apmierinās. Labi, viņš nav tur ideāli, ja, kā Ilmārs saka, priekš seržanta iztīrīts, ja, tur, bet viņš ir tā, lai viņš labi savu funkciju pildītu, jo tagad viņš ir bez tīrīšanas šauts laikam kaut kādi pār pa 1000, ja. Ļoti droši pār pa 1000, pie pusotra, varētu tā teikt. Un viņš tā strādā, ja mēs normāli varētu tīrīt pēc katriem 500, ja, tad tas daudz ātrāk un daudz labāk būtu. USP eksperts. Šitas ir pašauts arī tā normāli. Ienāksim pupas uzreiz. Es šito iegādājos, es noskatījos komandierim manam bijušam. Šitas arī ir normāli pašreiz. Nav varbūt 1000, bet šitas tagad, tu zini, tuvu tam par štuku. Mēs viņus sacenējam, kur un Romas manas draugs. Cīņu biedrs trenējās ar viņu. Jā, šitam arī kaut kas regulas pat. Šitas es tev saku, viņš ir arī normāls šauts. Interesanti šitā fiška rapu. Un no rokām tev nevar izkrist, ja kaut kas zemē nokrist, man ir bijis, ja kaut kas nokrīt, tad, ja.
Es te nepaskatījos, ko šitās putas, viņas arī visus tos svarus un blablabla ņem nost, jā? Nē, viņi neņem nost tās tur. Viņi neņem nost metālus, jā? Jā, viņi bet man vienkārši... nevajag, jā, jo tās putas neņem nost, bet viņi vienkārši tīra. Priekš tīrīšanas. Tās pat iztodam šitām, es vienmēr iekšā, kas sausajās tādās. Jauna. Patīkama. Daudzos aļaras tāda, Es šito arī pie ražotāja pamanīju, ka smarža no tā teflona ir forša riktīgi. Es tur smējos virtuvē, var tīrīt, sieva nedusmos. Tā, uzreiz mēs pastīsimies, kas mums te palika pāri. Un palika pāri šo te. Ļoti viss ir te. Ļoti smuki. Jā, viņš te sasūtas, tas viss to ir uzsūcis normāli visu, ir ļoti labi, ka viņu var uzlikt. Protams, vienalga šitā, kā viņa tāda gumijotā pavisam, nevar, viņš tur var būt uzsūks. Šitas neiet caur, bet reku šeit apakšā man ir linolejs. Uz galda uzklāts, lai, nu tā, viegli kopt ir. Celulozi iekšā slānis, tāpēc viņš laikam arī tik labi tur. Cik laikam tepat, ja tāda viena ieroci tā visu ļoti pieklājīgi taisa, viņš šī vietā tajā savienojuma vietā, viņš ir tur iziet sāka tur izsūkties ātrāk cauri. Bet ja tur tā, bet jā, ka to ar to lielo putu, to viņš tur bišķi šļaktās, tad vajag tās divas lapas. Divas lapas jāliek ir. To mēs uzliekam divas lapas. Pēc tam ar šitiem papīriem, pēc tam ar tām salvetēm mēs slaukam, viņš mīkst baigi forši. Kurš grib ar veciem palegiem, bet vecie palegi viņi nevis puto, bet putekļus. Jā. Baigi. Es kādreiz vēl sen viņš tās pūkas metis ar vecām palegiem, kaut ko tur mēģināja, ka ieroči tur 90. gados tīrīt. Nē. Bet tagad ir vieglāk, jā, ir tomēr, ka, nemaz tik dārgi nemaksā vai no šitāda papīra tu var sagriezt. Ja es biju griezis arī šitos pačus klīners, viņš aiziet daudz, bet viņš noņem viņš labi. Noņem labi, pastāvč, papucē ar lupatīņu, viņš viss noiet. Kur vajag, protams, kur vispār piededz daudz, tur ar birstītēm vai kaut kādiem īpašiem zobārstu instrumentiem, kā es saucu. Viņš bišķi pakas nost un viss kārtībā. Pēc tam, ko mēs tas ar teflonu kopā, viņš čot, ka biezā slāni uzliet, viņš bišķi pastāv ar nopūšu ar šito tajā saspiesto gaisu. Mājas apstākļos, kam ir kompresors, mēs izmantojam kompresoru, jo tas balons, viņš izies ātri un viņš nedod to jaudu. Viņš tāds poligonā variants. Jā. Tur, kad tu brauc uz sācenēm, kaut kur tur iepūst, jā, tur ir forši. Vai uz medībām pie džipā ātri. Jā, tur, es saku uz tādām, ka tu ārpusēs, jā, par teflonu, par putām. Jā, mēs salīdzinājām ar Forestu. Forestu man reku, kad nezinu, cik gadu viņām. Reāli es milkam pārī, ik pa laikam tieku pie Forestu putām. Jā, viņas iepūš, un šitādas te kā pēc cilvēkiem, cik es katru reizi es ar putām netīru, es reti ar putām tīru. Reizi gadā tur iepuši, tā kārtīgi tur saliek, vispār iepuši pārstāvīgi. Visos stobilos tā. Bet Forestu pīstam nevar salīdzināt ar šīm. Nē, viņš ir citam. Viņš ņem nost tos metālus, a šitas netīrums. Netīrums ņem nost, jā. Jā, tā kā tie, kas ņem šīs putas reiķināties, jā, ka tas ir tikai netīrumiem, nebūs metāliem smagajiem no stobra. Jā. Jā. Un reku šitas te uz tām mazajām, ko es gribēju, reku te uz knaģiem pamēģināt, kā viņš ir, viņš man tāds. Jā, viņš ir baigi biezs, baigi salīdzinoši. Ļoti. Es redzēju, kā viņš, tāpēc laikam arī viņa biezā slānī viņi neko, viņu neliek nekur, tikai baigi drusciņi. Un reku viņam tur, viņa pārts smooth operation.
Tātad šodien mēs ar Andri Raiskumu iztīrījām 4 ieročus. Pamatā izmantojām Rifle CX ieroču apkopes komplekta produktus. Patestējām viņus reālā darbībā. Un plus arī salīdzinājām un pamēģinājām Forest, Feroxin ieroču tīrītāju un Brake Cleaner. Tad kopējais secinājums, kas man veidojas, tas, ka Rifle CX ir ļoti labs dzīvokļa apstākļiem. Tad, kad nav iespējas jums ierīkot atsevišķi ieroču tīrīšanas telpu vai apstākļi ir tādi, ka vajag ātri tīrīt. Protams, Rifle CX putas nevar salīdzināt ar Forest putām. Forest putas viennozīmīgi ir advancētākas smagu metālu tīrīšanai no stobra ārā un tā tālāk. Rifle CX stobra putas ir tikai netīrumu noņemšanai. Cleaneri pēc būtības savas gandrīz strādā identiski. Lielākais bonus, kas ir Rifle CX produktam, ir tas, ka no viņa nav aromāts toksiskais, nav tādi garaiņi un no viņa nav arī pilienu, nav, teiksim, darba vieta, netiek piesārņota. Kas jūs varat visu komplektu turēt savā pelnrašķītes kastītē, visu skaisti salikt un noglabāt kastē. Tā vēl pēdējais būs mums tas tur piegājiens. Jā, un mums vēl atliek rocamies nomazgāt pēc darba ar speciālām ziepēm. Ieroču tīrīšanas noslēguma procedūrā. Nu, nav tik pēc saļaras vai pēc tiem ļoti tā stiprāk. Pēc šitiem mazāk mēs tūkās nevarbūt pa daudz. Viņas ir savādākas, ne? Nekā parastās. Ir, jā. Nu jā, es jau šoreiz jau cimdi, man es jau parasti bez cimdiem. Bet tomēr cimdus vajag, tad viņš ar viens pāris tiem cimdiem, jā, tad man cik viņš tā, jā. Tā. Nu šis ziepes vairāk domātas, tad, kad šaušana ir bijusi, ka nosēstas tieši visi pulvera nosēdumi, un tad, kad ieroci patīrā bez cimdiem. Jā, kad visa tā šņaga paliek uz rokām, degums. Ir ok, baigi tā. Man tad, ka šī speciālā kastīte.